bezdarbs, vientulība un negatīva sabiedrības attieksme, dzīves realitāte, murgi un sapņi. Par to savā izrādē, ja paveiksies, stāsta jaunieši no Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolas. Stāsta latviešu, angļu un zīmju valodā. Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolas radošais kolektīvs kopā ar režisoru Mariku Antonovu radījuši jaunu muzikālo kustību izrādi Ja paveiksies. Tajā nedzirdīgi un dzirdīgi jaunieši stāsta stāstus par mūsdienu emigrāciju, dzīves svešumā un saviem lielajiem sapņiem. Lielā aizbraukšana. Ar to šodien saskāries ik viens Latvijas iedzīvotājs. Ja ne paši, tad draugi, kolēģi un radinieki izmēģinājuši, kā tas ir dzīvot, strādāt un veidot dzīvi ārpus Latvijas. Tur, svešumā. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki dodas prom, ir grūtības atrast atbilstošu un pienācīgi atalgotu darbu, bet aizbraucēju vidū ir arī laimes meklētāji, kuriem Latvijā vienkārši kļuvis par šauru. Izrādes pamatā ir režisoras personīgie piedzīvojumi, kur darbu meklējumi mijas ar nedrošības un vientulības sajūtu. Pēdējos 10 gados Latviju atstājuši apmēram 10% valsts iedzīvotāju. Tomēr šī nav pirmā masveida latviešu izceļošana. Labākas dzīves vai reliģisku ideju vārdā cilvēki devušies gan uz Sibīriju, gan Brazīliju. Atstāt savu zemi nekad nav bijis viegli. Izlasīju vairākas grāmatas par emigrāciju, gan par Otrā pasaules kara emigrācijas tēmu, gan pat pirms Otrā pasaules kara laikiem, par 20. gadsimta sākuma izceļotājiem. Par mūsdienu, tas varētu pieminēt Viļa Lācīša romānu Atmodināt Lāčplēs, kas man ar šādas idejas iedeva. Tādu personisku slānīti izrādē veido arī aktieru pašu pieredze, ne tik daudz ar svešumu, kā ar pazemojumiem darba vietā. Tā tur laužas cauri, tā ir no viņiem pašiem. Tā ir izrāde par šodienu, par darba meklējumiem, veiksmēm un neveiksmēm, pazemojumiem, sāpēm, prieku un mīlestību. Aktieri tajā runā latviešu, angļu un zīmju valodā. Tomēr patiesās emocijas atklājas bez vārdiem – ritmā, dejā, kustībā un mūzikā. Vakarskola ir tā publika, kur ļoti daudz aizbrauc prom, un tie ir skarbi stāsti, ka tas ir labs gadījums, kad jaunieši noliek centralizētos eksāmenus, un pēc pēdējā eksāmena atnāk ar puķiem, atvedās un raudot aizbrauc nesagaidījuši izlaidumu. Ir tie, kas aizbrauc un mēģina saplānot dzīvi tā, lai paspētu atpakaļ uz eksāmeniem. Un ir tā, ka viņš šodien ir skolā, un rīt jau viņš atnāk jau sapucējies mētelīti un ar mugursomu, un uz redzēšanos skolotājai man ir jābrauc izdzīvot. Atrast piemērotu darbu nedzirdīgam cilvēkam Latvijā šodien ir gandrīz neiespējamā misija. Tāpēc meklēt darbu ārzemēs dodas arvien vairāk nedzirdīgo. Piemēram, Londonā tagad dzīvo tik daudz nedzirdīgo, ka viņi apsver domu par savas kopienas dibināšanu. Te ir divi iemesli, protams, ekonomiskie, viņiem nav darba šeit. Un otrs, ziniet, viņiem nav otras pusītes šeit. Viņi meklē pasaulē, viņi grib atrast to īsto mīlestību, tāpat kā mēs visi. Viņi meklē, un ja viņiem paveic, viņi atrod to citā valstī, viņi iet šai otrai pusītē līdzi uz to citu zemi. Tas ir daudz meiteņu stāsts. Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolas teātra trupā kopīgi darbojas dzirdīgi un nedzirdīgi jaunieši. Tie, kas pašreiz vēl mācās, un tie, kas skolu jau absolvējuši. Mēģinājumi un izrādes ir amatieru un profesionāļu satikšanās vieta, kur veidojas saskarsme un zūd barjeras. Savādāk veida komunikācija. Kaut kā vairāk acu kontaktu uzturēšana. Ja tā kā cilvēki parasti runājas, viņi vairāk iznāk, viņi tā runājas, īpaši tā neskatās. Tā, kas ir parasti kaut kādi savi draugi, vēl bloķētās pozīcijas. Šeit kaut kā liekas viss tādi bišķi brīvāk, tādi runājās ātrāk, man liekas, ka sadraudzējās. Tomēr arī, bišķi varbūt grūtāk ielausties. Tas tā kā es esmu paralēli pasauli tādi bišķi. Izrādes stāstu līdzās mūzikai, kustībām un gaismu projekcijām veido zīmju un arī runātā valoda.
Pēc tam mājas saimnieki sēdās pie vakariņu galda un uzaicināja arī mani. Uz atvadā mājas saimnieks Robs man pajautāja. Mēs strādājam daudz. Mēs sākām oktobrī ar tādām improvizācijas etīdēm, runājām par šo tēmu diezgan daudz. Pašiem viņiem tika dot uzdevumi, ar kuriem viņi strādāja, domāja, ko viņi par to un to tēmu teiktu paši. Piemēram, par sapņiem, par saviem sapņiem, par saviem dzīves murgiem. Tās ir viņu etīdes. Pati esmu vājsirdīga, varu kontaktēties. Es jau spēlēju no pamatskolas laika ar savu klasi. Piemēram, Ziemassvētkos, visādos pasākumos es piedalos, spēlēju uz teātri. Turpināju jau Raini vakarskolā, spēlēju teātri. Pati parādīt sevi, kā es spēlēju. Pašlaik Ilze mācās 12. klasē, un arī viņai pavisam drīz būs jādomā, kā un kur atrast sev piemērotu darbu. Ne tikai ierobežoto iespēju, bet arī sabiedrības attieksmes dēļ darba tirgus ir ļoti šaurs. Ilze pieļauj, ka arī viņa varētu pievienoties aizbraucējiem. Ātrāk esmu domājusi, bet grūti pamest Latviju, jo esmu šeit dzimusi. Pagaidām palikšu Latvijā. Ja neatradīšu darbu, tad tomēr būtu jābrauc. Tu izstāvi rindu pie darbā iekārtošanas biroja, Job Center tā to sauc, kopā ar 10 citu bezdarbnieku. Poļu, rumāņu, turku, vietnamiešu. Un tad ar tiem pašiem cilvēkiem saskrienies ikvienā vietā, kur tu aiznes savu CV, uz vienu nožēloju un trauku mazgātāju vietu. Un izrādās, ka priekšā jau ir kaudze citu CV. Un viņi visi tev sola, ka atzvanīs, bet neatzvan neviens. Izrādes, ja paveiksies auditorija Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrā Rītausma, ir gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi cilvēki. Kā atzīst izrādes veidotāji, diemžēl skatītāju rindas kļūst retākas. Uz dzīvi ārzemēs pārceļas gan aktieri, gan skatītāji. Man gribētos šo izrādi rādīt cilvēkiem, kas pošās braukt, vai kuri ir bijuši, vai ir prom, grib būt prom, negrib būt prom, domā par to, kuriem tuvinieki ir prom. Man liekas, ka varētu, tas būtu labs impulss sarunai. Mani pieņem darbā! Mani pieņem darbā! Jolanta Znotiņa, kas šobrīd strādā Raiņa 8. vakarmaiņu vidusskolā, māca drāmu un vada melodeklamācijas pulciņu, atzīst, lai cilvēks varētu justies laimīgs, viņam jādara darbs, kas patīk. Es spēlēju jau Rītausmā šeit apmēram kopā 5 gadus, un pēc tam izlēmu studēt Čehijā, vienā teātra augstskolā, teātra fakultāte, speciāli tāda nodaļa, drāmas audzināšanas nodaļa nedzirdīgajiem. Bakalaura programmā 3 gadus, un visus 3 gadus arī spēlēju teātri, izrādēju visur. Es strādāju skolā. Man patīk, ko es pasniedzu, bet tas pilnībā 100% man nepiepilda, jo man vajag sevi izpaust skatu.
Nedzirdīgie ir ļoti dažādi cilvēki, tāpat kā dzirdīgie. Tomēr ir reizes, kad šis dalījums mēdz būt ļoti sāpīgs. Cilvēkam ar dzirdes traucējumiem dažādās dzīves situācijās vajag vairāk drosmes un uzstājības, lai aizstāvētu sevi un savas tiesības. Es domāju, viņiem ir jāmaina domāšana. Vienkārši jāmaina doma. Nevar, ka nedzirdīga sabiedrība tā kā savā šulā. Ievēroju bieži, ka nedzirdīgie īpaši nedomā, nešķiens komunicēt, tas ir dzirdīgi. Protams, ne jau visi ir tādi, kuri ir drošmīgi, patīk komunicēt. Man patīk, es nevarētu bez tā. Man liekas, nedzirdīgos sabiedrībā vien turēt par šauru. Karote! Dakšiņa! Zivju dakša! Nāzis! Es domāju, ka skatuves māksla, teātris, dēja, kustība, teātris noteikti ir fantastisks veids, kā pārvarēt komunikācijas barjeru, kas nedzirdīgam cilvēkam neizbēgam. Dzirdīgo pasaulē ir. Viņš var pēkšņi atklāti, brīvi, bez barjerām, šķēršļiem runāt par to, kā viņš jūtas, ko viņš grib, par ko viņš sapņo. Laime slēpjas šeit. Laime neslēpjas te. Kā lai to saka? Dieviņš dod katram savu ceļu, ja tu eji savu ceļu, tu esi laimīgs. Šajā gadījumā es par sevi arī tā varu teikt. Kas no kuram viens grib peldēties jūrā, viens grib dejot uz skatuves, viens grib sastapt to īsto meiteni, viens grib būt advokāts. Dažādi. Vai grautiens nāk? Grūti runāt. Man liekas, ka man paveicies ar aktieriem. To es gribēju teikt. Ļoti laba grupa. Ļoti draudzīga. Tā pa īstam. Es domāju, viņi pa īstam ir satikušies savā starpā. Sapratušies pa īstam. Tas ir tas, ko ļoti gribētu uz dzīvē, vai ne? Pats fināls, kad viņi ir izkliegušies, izbļāvušies, izcīnījušies, pateikuši visu, kas viņiem ir negatīvi sakrājies. Un tas brīdis, kad viņi nomierinās, norimst un saprot, jā, viss ir pateikts. Es esmu mierīgs, es paļaujos uz to, kas būs. Es nepadošos, bet es paļaujos, ka dzīve nebūs vienmēr tik grūta un viņa nebūs vienmēr tikai cīņa. Raiņa 8. vakara Maiņu vidusskolas radošās grupas izrāde, ja paveiksies, savu pirmizrādi piedzīvoja festivāla Rīga spēlē teātri ietvaros, bet jau tagad iecerētas vairākas izrādes dažādās Latvijas skolās, tostarp arī Valmierā, vājdzirdīgo bērnu internātu vidusskolā.